Daugavpils novada doma līdzīgi iepriekšējo gadu pieredzē sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domu 20. aprīlī rīkoja pirmslieldienu tirdziņu vienības laukumā. Saulaina aprīļa diena bija kā radīta, lai tirgotos ar vietējiem lauksaimniecības produktiem un amatniecības darinājumiem. Šodien tātad ir pirmslieldienu tirdziņš un ieradušies ir praktiski visu Latgales novadu zemnieki, amatnieki, mājražotāji, kas tirgo Daugavpils iedzīvotājiem savu produkciju. Un tā atšķirība no jebkuras citas tirgošanās ir, kad mēs varam garantēt, ka tā ir uz vietas izaudzēta produkcija un nekādā gadījumā nav ievesta. Šis tirdziņš ir pirmais sērijā, kas būs visu gadu līdz pat rudenim, tādā tirdziņu sērijā, tematisko tirdziņu sērijā, kas noslēgsies tikai rudenī. Un šogad mēs viņus nerīkojam tik bieži kā pagājušo gadu, kad bija katru sestdienu un nebija tik plaši apmeklēti, bet šogad viņi būs kādu reizi mēnesī un ar lielāku atdevi, lielāku reklāmu, lai gan iedzīvotāji zina vairāk par šiem tirdziņiem, gan arī pārdevēji. Tuvojoties svētkiem, vislielāko interesi tirdziņa apmeklētājos radīja garšīgās ēdamlietas – kūpināta gaļa, lauku siers, dārzeņi, medus un maize. Pircēji netrūka arī pie stādu un puķu galda, dabīgo ziepju, koka, vilnas un lina izstrādājumiem. Šogad tirdziņš ir kļuvis apmeklētājiem vēl pievilcīgāks, jo Eiropas Savienības projekta ietveros tika iegādāti jauni galdi, telts un piekabe, kas turpmāk zemniekiem nodrošinās lielāku mobilitāti, lai tie varētu pārvadāt savu produkciju ne tikai uz pilsētu, bet arī uz kaimiņu pagastiem. Tie, kuri nepaspēja apmeklēt tirdziņu, tiek gaidīti vienības laukumā pēc nepilna mēneša, kad atkal pilsētniekiem un pilsētas viesiem būs atkārtota izdevība iepirkties, savukārt zemniekiem tirgoties. Tuvākais plānotais ir 7. maijā. Aicinām mēs, protams, visus produktu pārstāvētājus tirgot, bet vadmotīvs ir stādu parāde, jo šis laiks ir tieši vispateicīgākais dārza darbiem. Un ir pieteikušies arī rožu augu tirgotāji, un arī šodien jau mēs redzam stādus, bet 7. maijā viņi būs vairāk pārstāvēti. Pēc tādu parāda sekos Jāņu ielīgošana ar Latgales sieriem, jūlijā varēs nobaudīt zemenes, augustā medu un dārzeņus, septembrī Daugavpils novada dienu ietveros būs gaidāms lielais gada tirgus, bet oktobrī tiks svinēt ābolu ražas svētki.